Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport un Goodyear. Esiet sveicināti Tavs Auto TV. Šoreiz mums ir ļoti sarežģīts uzdevums – izmēģināt un spriest par automobili, kuram jau pēc noklusējuma, pat pirms tā sastapšanas reālajā dzīvē, ir jābūt vienam no labākajiem. Labākajam, ko iespējams nopirkt par naudu. Labākajam kvalitātes, ergonomikas, dizaina un tehnisko novitāžu ziņā. Q8 ir Audi top modelis. Un mēs šodien mēģināsim noskaidrot, ko jūs iegūstat, kad esat gatavs par savu nākamo auto iztērēt 100 un pat vairāk tūkstošus eiro. Kā raidījuma viesi esam aicinājuši cilvēku, kura status un vadītā biznesa vēriens ir atbilstīgs šāda līmeņa auto. Artūrs Čirjevskis jau 2 gadus ir Food Union grupas vadītājs Eiropā. Tas ir starptautisks saldējuma un piena produktu ražotājs un izplatītājs. Artūram ir arī vairāk nekā 10 gadu pieredze augstākās vadības un uzņēmumu darbības finanšu jomā, dažādās ātrās aprites patēriņa preču kompānijās Latvijā un arī sava formula panākumiem biznesā. Pirmkārt ir jāstrādā, tas pavisam noteikti. Otrs noteikti jābūt iekšēji drosmei, uzņemties vairāk, bet tādā pašā laikā arī rēķināt labi, neuzņemties to risku bez skaidras apziņas, kādas var būt sekas. Un empātija. Neviens darbs nenotiek pats pa sevi, ar sevi un par sevi. Tas vienmēr ir miedarbībā cilvēkiem. Ar to arī jāiedziļinās un jāvelta laiks tam, lai izprast tos cilvēkus, ko strādā. Komplektējot savu Q8, mēs ieteiktu papildu aprīkojumu sarakstā sameklēt sadaļu S-Line un izvēlēties šo eksterieru paku. Iespējams, arī tā neatstāja iespaidu uz auto tehniskajiem dotumiem, bet uz izskatu gan. S-Line raksturīgs šāds masīvs priekšdēļas buferis ar, var teikt, agresīvām gaisa atverēm, kā arī kāds īpaša dizaina liels melns radiatoru rēžģis. Tev šķiet, vai automobīlis ir tā kā cilvēka personības pagarinātājs, cilvēka kaut kāds rakstura īpašības spoglis? Es teiktu, lielā mērā jā. Līdzīgi kā par suņiem, manuprāt, citreiz saka, kad sunis ir ļoti līdzīgs savam īpašniekam, tad arī auto, manuprāt, lielā mērā raksturo cilvēku, kas ar to auto brauc gan pēc sava izskata, gan pēc modeļa, gan pēc specifikācijas, gan arī pēc tā, kā tas auto tiek kopts, kā pa viņu rūpējās. Tā kā jā, noteikti. Runājot par tehniku, Q8 pieejams ar V6 benzīna un dīzeļa dzinēju ar jaudu no 231 līdz pat 340 zirgspēkiem. Motori tiek pāroti ar 8 pakāpju Tiptronic pārnesumu kārbu un visu riteņu piedziņu. Papildus tam kopš aprīļa tirdzniecībā pieejama arī Q8 plug-in hibrīda versija. Lai gan šī spēka iekārta ir viena no dārgākajām, mēs tieši tā ieteiktu pievērst vislielāko uzmanību. Audi Q8 plug-in hibrīda piedziņas pamatā ir 3 litru 6 cilindru dzinējs ar 340 zirgspēku jaudu, kompakts elektromotors ar maksimālo jaudu 130 kW un 460 Nm griezes momentu, kā arī jauns, jaudīgāks un ar šķidrumu dzesējams litija akumulators, kas novietots zem bagāžnieka grīdas. Akumulātora ietilpība ir 22 kWh, un ar tajā uzkrāto enerģiju ir pietiekami, lai veiktu līdz 90 km pēc VLTP datiem tikai ar elektrību. Starp citu, tagad izbraucām uz šosejas, kur ir ātrāka kustība, tā autodinamika, jā, komforts ir nenoliedzams. Pats es dzīvoju Siguldā, tā kā katru dienu mēroju ceļu apmēram stundu turp, stundu atpakaļ. Savā ziņā arī laiks, ko pavadu pats ar sevi. Tā sev ir savā ziņā rūpes pa sevi. Citreiz cilvēki kaut kā domā, kad guļ, tad īsti tas ir negluži pazaudētais laiks, bet kad tur miega kvalitāte nav varbūt primāri. Tur starpība kāds pilvens, kāds sega, kāds matricīts, bet tā ir trešdaļa no dzīves. Jo vairāk mēs kaut kur pavadam laiku, jo vairāk ir jāpiedomā pie tā, kad tas komforts un labsajūta ir vietā. Salonā ir jūtams klasisks Audi dizaina rokraksts. Tīras līnijas, patiešām kvalitatīvi materiāli. Paskatieties uz šīm oglekļa šķiedras detaļām, arī alumīnija akcentiem, teicamo ādas apdari un displejiem, kur var lepoties ar augstu izšķirtspēju. Šeit iestatījumos, kā jau dārgai rotaļlietē nākas, atradīsiet dažādas interesantas opcijas. Piemēram, Digital Light Signatures, kas ļauj mainīt priekšējo un aizmugurējo lukturu gaismas dizainu, kas, protams, neatstāja nekādu iespaidu uz auto vadāmību vai dinamiku, bet ir patīkami. Un, kā jau zināt, detaļās ir spēks.
pats es neesmu motora galva, un auto man vairāk, parasti es viņus vairāk vērtēju pēc sajūtām, kā ir braukšana, kā ir komforts. Ja ikdienā esat kompakta vai vidēja auto izmēra piekritējs, pirmā tikšanās ar Q8 jums būs nedaudz satraucoša. Šis auto ir patiešām liels. Te jau 5 metrus garš un 2 metrus plats. Tomēr Q8 vadās gana labi. Pateicoties aizmugurējās riteņu asas piestūrēšanas opcijai, aizmugurējie riteņi tad var tikt pagriezti par 5 grādiem. Savukārt, pilsētas satiksmes burzmā jums talkā nāks dažādas palīgas sistēmas. Piemēram, ja nesat uz tu ar auto novietošanu stāvvietā, šaurās un neparedzamās vietās, tad jums īpaši pie sirds ies šī sistēma. Mirklī, kad vēlaties novietot savu auto stāvvietā ceļa malā, aktivizējiet šo slēdzi. Autosensori skenēs ceļa malu un mirklī, kad pēc tā domām potenciālā stāvvieta ir gana liela, auto paziņos par iespēju to izmantot. Tālāk turam šo pašu pogu un Q8 visu pārējo paveiks pats. Tiesa, šādi asistenti nav nekas jauns, bet Q8 gadījumā tas ir pilnveidots un ļaus ne tikai novietot jūsu auto šķietami šaurās vietās, bet arī pasargās šos milzīgos 23 colu riteņu diskus no skrāpējumiem, kuri iegūti atspiežoties pret trotuāra apmalēm. Var apgalvot, ka šajā auto tā drošības sajūta un stabilitāte uz ceļa ir virs vidējā līmeņa, stipri virs vidējā līmeņa. Man personīgi tas plašums iekšā ir viens no noteicošiem faktoriem pie auto izvēles. Tā kā man šis ļoti imponē. Ja man būtu jādomā, ko varētu pielikt klāt, būtu grūti kaut ko iedomāties. Man personīgi ikdienā ir svarīgi, ka auto ir liels, ietilpīgs. Visiem 5 bērniem pietiek vieta, kur apgriezties, parunāt savā starpā, pajokot. Šeit, cik es noprotu, visus 5 es varbūt nevarētu reizē ielikt, bet parlamentāro vairākumu gan varētu. Tādā ziņā noteikti tas atbilst tam, ko es parasti sagaidu no auto. Plašums un komforts. Kā jau minējām, atjaunotajā Q8 varat atrast dažādus tehnoloģiju knifiņus, piemēram, Sakīra zelta krāsojumu par 2000 eiro vai Audi Sport 23 colu viegulmetāla riteņu diskus un citas dizaina nianses, kuras var abrīnot ar aci. Bet kas diezin vai palīdzēs ikdienā ietaupīt degvielu vai apiet laika dimensiju braucienā. Taču, kā jau zinām, un vismaz pēc mūsu domām, galvenais auto uzdevums ir sagādāt tā īpašniekam prieku. Un ja šo prieku un baudu spēja radīt greznība, veiktspēja un daudzpusība, Audi Q8 ļoti labi varētu atbilst jūsu vajadzībām. Paldies, ka skatījāties šoreiz un tiekamies jau drīz Tavs Auto TV.